Sveiki atkal. Vakar man pieregistrējās jauns partners, un mēs sačatojām, ja? Un meitene saka, ka vēlās iepirkties tikai sev un par konsultantu strādāt negrib. Un tieši šai sakarā es gribu meitenes pastāstīt jums, kā tas ir Mihī. Mihī mēs jebkurš varam reģistrēties bez maksas un iepirkties sev, savai ģimenei, kad vien vēlamies. Ja? Nav no kompānijas puses nekāda spiediena, kad ir obligāti pirkumi, nav nekādas starta pakas, nav kaut kādas iestāšanās maksas. Tas ir katrai savs internetu veikals, kas dod arī iespēju pelnīt, ja ir tāda vēlēšanās. Tā kā nebaidieties reģistrēties, iepirkties sev, tas ir ļoti ērti, tā kā es dzīvoju laukos, un priekš manis tas ir ļoti ērts variants iegādāties gan produktus skaistumkopšanai, gan produktus mājai, gan veselībai. Es pērku šos produktus ar 30% atlaidi, ja? Un man šos produktus atved uz mājām. Man ir iespēja par katru produktu izlasīt plašāk, ko es nevaru izdarīt veikalā, ja? Pirmkārt, man vienmēr tad brilles ir jāvazā līdzi, ja? Un arī nekad jau nav laika tur stāvēt pie plauktiem un pētīt, lasīt, kas tur ir sarakstīts ar maziem burtiņiem. Bet daudz plašāk es varu uzzināt gan par lietošanu, gan sastāvu, iepērkoties pati savā internetu veikalā, tad, kad man ir ērti, viegli, ja, un es veicu pasūtījumus tad, kad es to gribu, ja. Protams, ir iespēja arī darboties kā konsultantiem, dalīties ar to, kas pašām patīk, stāstīt savām draudzenēm. Draudzenes arī gribēs nopirkt, ja, un tādā veidā varu gūt tūlītējus ienākumus, bet tas nav obligāti, ja. Mums struktūrā pārsvarā ir meitenes, kas pērk produktus sev, savai ģimenei, tad, kad to vēlās. Protams, ir arī vēl iespēja veidot savu pircēju struktūru, jā, līdz ar to ir pavisam citi ienākumi, un tas jau atkal ir cits stāsts. Tā kā droši, ja kāda meitene vēro, skatās, es zinu, kad ir uzraksta meitenes, saka, es jau tevi vēroju ilgu laiku, jā, nebaidieties, reģistrējieties, arī ja jūs neko nenopirksiet uzreiz, jūs varat palasīt informāciju vairāk, iepazīt Mihī, ja, nenožēlosiet. Tā kā laipni aicinātas, un ja ir kādi jautājumi, ja ir vēlēšanās parunāt, ja, par iespējām, ja, vēlties kādu ieteikumu par kādu produktu. Nu jau es esmu principā 2 gadus šajā kompānijā, jau pieredze ir visai liela, jau tas jau ir izmēģināts, ko es varu noteikti ieteikt, ja? Tā kā laipni aicināti Mihī. Pagaidām tā.